mozzarellu un obligāti izmantojiet šai receptē bazilika eļļu, jo tā piedos īpašu garšu un aromātu. Un vēl kas svarīgi, pasniedzot šo ēdienu, kas pagatavojums diezgan vienkārši, būtu labi pievienot aceto balsamico di Modena biezo maletieti. Baklažānu sagriežam ne pārāk plānās un arī ne pārāk biezās šķēlēs, tā lai liekot uz cepešu pannas un pēc tam to visu liekot cepeškrāsnī, viss labi sacepās. Tomātu arī sagriežam ripiņās un vislabāk viņu griezt ir no tās horizontāli, laikam tas varētu saukties. Mēģinam arī viņu sagriezt tādās pabiezākās, lai tas šķidrums neizplūst ārā. Un, ja ir grūti iegriezt, tad var ar aso galu tā kā bišķiņ iedurt un tad griezt, lai nesašķīstās sula. Tāpēc labāk šim ēdienam izvēlēties tādus stingrākus tomātus. Tātad tagad jau man pieminēto bazilika eļļu ņemam un iedīvējam baklažānu šķēlītes. Vēlams no abām pusēm. Tā, lai piešķirtu viņam tādu labāku garšu un pikantumu. To daudzumu, cik daudz jūs gribat baklažānus vai tomātus, to jūs varat izvēlēties atkarībā no ēdāju skaita. Kādiem 4 cilvēkiem vieglai uzkodai pietiktu, es domāju, ar 1 baklažānu, kādiem 2 tomātiem. Tātad liekam tomātiņus virsū, baklažānu šķēlēm. Un pēc tam šiem tomātiem mazliet arī piparus, svaigi maltus uzbērsim. Tā, tagad uzliekam ātri sieriņu, mozzarellas sieru sagriezto. Šitam vēl. Un tagad virsū būs anšoviņi dažiem. Anšovi mazās zivtiņas sāļas, kuras vislabāk pirkt Stokmanā, dažreiz Skaini Morā. Sanāk, dažiem virsū liksim. Jā, tagad pēdējais solis pirms liekšanas cepeškrāsnī. Bagātīgi pārkaisam katru vēl ar parmezāna tipa sieru. Nav obligāti tam jābūt dārgajam parmezānam. Var ņemt arī latviešu ražojuma aizstājējus. Galvenais, lai labi izkūst. Nu, lūk, gatavs likšanai krāsnī.